Sveiki, jūs klausāties Kansas City podcastu. Šeit mēs iepazīstam cilvēkus un uzņēmumus, kas ikdienā veido šo vietu. Bet pirms mēs sākam ar stāstiem, gribētos uzzināt, kas tad īsti ir Kansas City un kā tas viss aizsākās. Tāpēc pirmā epizodē mēs paaicinājām cilvēku, kas ikdienā rūpējas, lai Kansas City attīstītos. Un, draugi, Andris Kozlovskis, Kansas City valdes loceklis. Sveiks, Andri! Sveiks! Varētu pastāstīt par sevi dažos vārdos un kāda ir tava loma ikdienā tieši Skansstē? Esmu Kansas City vadītājs, izpildu direktors, varētu teikt operatīvais direktors, kas ikdienā rūpējās par visu, kas notiek šeit mūsu biroja centrā, par visiem apsaimniekošanas, pārvaldīšanas, attīstības, nomnieku piesaistes procesiem. Un šeit jau esmu vairāk kā 7 gadus, un Kansas City tieši zīmols aizsākās vairāk kā 7 gadus atpakaļ jau, un mana iepriekšējā pieredze esmu nekustamā īpašuma jomā darbojies jau vairāk kā 20 gadus, sākot ar privāto sfēru, beidzot ar bankām, kurās strādāju ilgāku laiku ar vienu no lielākajiem nekustamā īpašuma portfeļiem. Toreiz tas bija Vektornet kompānijā. Un pēc tam nonācu uz Kansas City, vai tad vēl SVH grupa nosaukumā. Un tad jau aizsākās mūsu Kansas City attīstības cikls, kad mēs mainījām arī nosaukumu. Lūk. Jau pagājuši ir 7 gadi un redzam pārmaiņas un esam uzņēmuši virzību moderna un ilgtspējīga biroja centra attīstīšana. Man liekas, tas ļoti izdodas un var arī redzēt, kā viss attīstās un paplašinās, pat tā var teikt. Es domāju, ka noteikti. Ja mēs skatāmies pēc kvadrātmetriem, tad varbūt tās jaunas ēkas piebūvēt klāt mums nav pagaidām izdevies. Bet toties esošo ēku transformāciju, ka modernā birojā, cita A-klasīgā birojā, es pat teiktu A-klasīgās koplietošanas telpās teritorijā un vidē apkārt un kopumā, es domāju, mums ir izdevies tīri labi. Un mums arī turpmāk ir šādi plāni, vismaz tuvākā gada griezumā, jaunus pabeigt esošos projektus un ir idejas arī par vēl uzlabojumiem, ko mēs varētu šeit veikt. Un kā ir, varbūt nedaudz varētu ieskicēt, tu jau minēji, ka 7 gadi projektam un tā transformācija, bet ar ko konkrēti sākās? Mēs varam nedaudz tā atklāt, varbūt sākās tikai ar vienu ēku un tad pamazām paplašinājās. Tas sākums, 1. gads vispār. Vēsture jau šādiem te īpašumiem ir parasti gara. Ēkas nerodās 1, 2 vai 3 gados, un arī 7 tas ir diezgan tāds attīstības ciklam liels izaicinājums sabūvēt kaut ko ļoti aktīvi klāt. Jāmin, ka mēs tomēr esam nekustamā īpašuma pārvaldnieki, ne attīstītāji. Tādēļ tas nav mūsu pamatfokus. Mūsu pamatfokus ir uzturēt naudas plūsmu, piesaistīt nomniekus, tā, lai šis te projekts ir pelnošs investoriem. Bet to mēs lielā mērā redzam caur šīm te pārmaiņām, caur transformāciju, caur attīstību, kur jāiet līdz tirgumu un jāveido šīs te modernās telpas, modernā pieeja, jauna domāšana. Un, kad mēs šo aktīvi iegādājamies, viens posms tādā attīstībā bija uzsākts, tas ir Skans 52 ēkas, kur šobrīd atrodas pārsvarā finanšu tehnoloģiju uzņēmumi un Evolution. Tas ir un 50 A māja. Šīs ēkas jau bija būvniecībā. Bet kopumā es teiktu, teritorija vairāk bija tāda administratīva industriāls miks, kurš tiešām bija
gaidīja kaut kādas pārmaiņas iespējams, un šobrīd mēs redzam, kā šī apkārtnes un Skanste kopumā attīstoties kā apkaime ir mums devuši šo iespēju. Un tad arī mēs mērķiecīgi tuvinam savus jaunos telpu pielāgošanas standartus un ēku attīstības un ilgtspējas standartus tādai A-klases biroja centra domāšanai. Man liekas, šis arī ļoti labi izdodas, jo mēs varam redzēt, ka teritorija ir ne tikai ofisi, var gardi paēst, arī pasportot, un gadījumā tomēr nav kur atstāt bērnu, un ar ko, tad ir bērnu dārs, vai ne, teritorijā? Tieši tā. Ērtības ir viena no būtiskākajām komponentēm, kas ir šeit mērķiecīgi pievienots, es teiktu, jo ņemot vērā šī biroja centra mērogu, kas ir vairāk kā 55,000 kvadrātmetru iznomājumās platības, plus teritorija mums ir vairāk kā 7,5 hektāri liela. Tātad mēs veidojam šo te vienoto vidi, vienoto kampusu, kur ir ērtības visas ir pieejamas. Maksimāli cenšamies veidot tā, lai cilvēks, kurš atnāk šeit uz darbu, savas pirmās nepieciešamībās vai maksimāli daudz pakalpojumus var saņemt arī šeit uz vietas. Un viņam nav jāskrēd uz pilsētu atpakaļ. Lai viss ir viena vieta. Lai viss ir viena vieta, lai var efektīvi strādāt, koncentrēties, izdarīt arī kaut kādus saņemt pakalpojumus šeit uz vietas. Un attiecīgi tas ātrāk nokļūt mājās. Netērējot lieku laiku skraidot to pilsētu un meklējot labākas alternatīvas. Noteikti. Lūk, tas tiešām ir būtisks elements. Tas, ko mēs vēl vēlamies, droši vien arī šī gada laikā pievienot, mums ir vēl idejas par atsevišķiem pakalpojumiem. Mēs jau varam padalīties ar viņām kaut kādā Es domāju, ka mēs ļoti nopietni domājam par fitness klubu, tas, kas šeit tiešām pietrūkst. Un dažādi mazāki servisu pakalpojumi, varbūt veikalu virzienā, ir tomēr šeit iespēja un potenciāls arī izveidot, jo mums notiek atsevišķu nomnieku pārbraukšana, un tad mēs attiecīgi tās ēkās un teritorijā vietas jau uzreiz skatāmies, jau, lai loģiski salikt kopā ar nākamajiem. Iekārtojot, lai tas būtu loģiski. Varbūt mēs jau pat varam uzrunāt kādus no projektiem līdzīgus, ka nākotnē sekojot līdz informācijai un varbūt nepalaižat iespēju būt Skanse City. Es domāju, ka šobrīd vēl ir pāragri runāt par to, vai konkrētāk par to, kā mēs varētu kādu jau noreklamēt vai uzrunāt. Bet šāds virziens viennozīmīgi. Strateģiskais virziens mums tāds ir. Šobrīd mēs strādājam, mums ir 2 lieli projekti, kas ir saistīti ar 54A mājas pabeigšanu. Mums ir šobrīd ļoti produktīvas sarunas ar nomniekiem un ceram, ka viss veiksmīgi noslēgsies un šo ēku mums šogad mēs būsim rekonstruējuši, pārbūvējuši un finišējuši pilnībā un iznomājuši. Mums ir jāpabeidz teritorijas labiekārtošanas projekts, kur mums pagājušajā gadā aizsākās pirmā fāze, un tad mums ir jānoslēdz daļa ziemas, mums ir jāpārceļ tagad uz pavasari, un pavasarī plānojam noslēgt arī pārējo teritorijas attīstības posmu. Un tad jau mums ir jāķerās klāt nākamajiem projektiem, kas būtu varbūt mazāki, bet tomēr saistīti ar šīs te vidas uzlabošanu. Mums ir arī projekti, kas saistās ar energoefektivitātes uzlabojumiem. Mums pienācis ir cikls, ka mēs domājam par energoefektīvāku iekārtu, inženiersistēmu nomaiņu.
Un atsevišķās ēkās jau mēs esam gan šogad, gan arī turpmāko pāris gadu laikā tomēr veiksim būtiskus uzlabojumus, kas atspoguļosies arī energoefektivitātes rādītājos un protams, arī zemākos nomnieku rēķinos. Tā ir laba ziņa. Tā ir būtiska lieta mūsdienās. Visi tomēr skaita naudu un arī nomnieki ir kļuvuši ilgtspējīgi un izglītoti šajās tēmās. Un arī mēs, protams, esam ieinteresēti, lai viņiem šeit ir labāk, ērtāk, arī kaut kādā mērā izdevīgāk pie mums būt. Nu jā, un arī viena vieta būs daudz vairāk aktivitāšu, kuru cilvēks var nezaudējot laiku, varbūt ikdienā, darba laikā, jā, un viņš to var saņemt šeit uz vietas, tad, protams, tas arī būs viens no bonusiem, kāpēc izvēlēties tieši Skanstati. Protams. Jā. Andri, ja tev vajadzētu paskaidrot cilvēkam, kurš šeit nekad nav bijis, kas ir Skansta City, ko tu teiktu? Skansta City es noraksturotu droši vien kā lielāko biroju centru vai vienu no lielākajiem biroju centriem Rīgā, Skanstas apkaimē, kur šobrīd notiek vismodernākā attīstība, es teiktu. Jo tiek celtas jaunas dzīvojamās mājas, jauni office ēkas āklās, dažādas publiskas būves. Un mēs esam milzīgs biroja centrs, kas varbūt no ielas nav tik labi pamanāms, Jā. Jo mums teritorijas sniedz paralēli parkam tālāk no ielas dziļumā. Tad es teiktu, ka mēs esam attīstības teritorijas centrā. Mēs esam ļoti perspektīvā vietā ar ļoti moderniem un ērtiem birojiem un ērtu biroju centru kopumā. Mums ir vairāk kā 1300 parkinga vietas automašīnu novietnēm, kas cits starpā arī tik mērķtiecīgi izveidots. Tāpēc strādājam pie tā, lai tiešām šeit būtu ērti darbiniekiem. Super, prieks dzirdēt, bet pa šiem 7 gadiem, šobrīd mēs paskaidrojam cilvēkam, kas šeit nekad nav bijis, bet pa šiem 7 gadiem priekš tevis, kas ir Skanste, kad tu dodies uz darbu? Ko tu domā? Skanste, tas ir darbs, bet tas ir arī mans savu veidu izaicinājums un hobijs. Ir jāpatīk lietām, ko tu dari, un ar tādu domu es arī katru dienu dodos uz darbu. Šeit ir, es daudz laika pavadu staigājot apkārt par mūsu mājām, ēkām, skatoties līdzi, kā mēs attīstamies, ko mēs vēl varētu labāk izdarīt, kas būtu jāmaina, kādi ir jautājumi, kādi ir problēma zonas, un cenšamies iespējami ātri tos jautājumus risināt. Tā ir mana ikdiena. Protams, aiz manīm ir komanda, kur to visu realizē, bet kopumā tiešām ikdienas rūpe ir par šīm te biroja ēkām, par nomniekiem, par to, lai viņi šeit redz sevi ne tikai tuvāko gadu vai 2, bet arī varbūt 10 uz priekšu. Jā. Un lai mēs arī savus solījumus spējam izpildīt šajā sadaļā. Kādas ir varbūt galvenās Skansta City vērtības, ko jūs vispār pozicionējat? Viena no vērtībām ir tieši šie te pārmaiņas, ilgtspēja, godīgums un uzticēšanās. Tās ir 4 lietas, kuras mums ir tā kā fonda līmenī nostiprinātas kā vērtības, kuras noteikti mēs arī pārmantojam Skansta City līmenī, kas ir super svarīgas. Gribētu izcelt tieši varbūt tās tie ilgtspējas vērtību, jo tas skar ļoti daudz mūsu ikdienas investīcijas, pārbūvēs, uzlabojumos,
lai šie investīcijas būtu ilgtspējīgas, lai viņas būtu pareizas, lai viņas būtu jēgpilnas un galu beigās arī pelnošas fondam. Un mums viss sēks ir BREEAM certificēts, mēs ļoti domājam par šīm te ilgtspējas elementiem. Lūk, par pārmaiņām es teiktu, ka šeit tas ir mūsu potenciāls, kā mēs skatāmies uz šādu īpašumu veidošanu. Tas nav par katru cenu, bet tas ir noteikti vienmēr būt modriem uz to, lai mēs esam konkurētspējīgi, lai mēs esam aktuāli, jā, lai mēs tiešām esam moderni, jo dzīve iet uz priekšu, un arī nomniekiem arī nomnieki vēlas redzēt sevi pēc iespējas labākās telpās, labākā vidē, efektīvākā vidē, energoekonomiskā vidē. Līdz ar to tas ir mūsu vēl viena vērtība priekšplānā. Un, protams, uzticēšanās, godīgums, tās tādas pašsaprotamākas lietas. Jā. Mēs veidojam ilgtermiņa attiecības ar mūsu klientiem, ar mūsu partneriem, ar mūsu investoriem. Tas ir ļoti būtiski, lai lai arī viņi redz caurspīdīgumu, saprot, ko mēs darām, ko mēs plānojam, un lai tiešām viņi varētu rēķināties ar šiem te risinājumiem un lēmumiem ilgāku laiku uz priekšu. Jo nekustamais īpašums pats par sevi kā investīcija ir ilgtermiņa tomēr profilā. Un tas mums ir jāņem vērā, strādājot katru dienu. Jā. Kā ir šobrīd, vai ir kādi vēl papildus bonusi, ko rezidents saņem, izņemot fiziskās telpas? Varbūt aktivitātes, kas notiek Kansas City. Varbūt vari vairāk pastāstīt par šāda veida projektiem. Tas, ko mēs jau pēdējās 2 sezonas esam mērķtiecīgi veidojuši, ir šīs te marketinga aktivitātes. Un tās tieši sākās ar mūsu ārtelpas attīstības projektu Žirafas parkā, kad mēs meklējām vietu, kur šādas te aktivitātes izveikt, jo iepriekš tas bija vienkārši vecs bruģēts laukums, kur stāvēja daudz mašīnas, un mums pat īsti vieta nebija tāda. Sanāk, ka tur arī bija parkings, jā? Tur bija parkings, un diezgan pat estētiski nebaudāms, bet toties ērts. Un tad mums bija šī smagā izvēle starp to, vai, teiksim, noņemt nomniekiem tuvāku un klientiem parkingu pret šo te vidas labiekārtojumu, kas beigās kalpo vairākiem šiem te mērķiem. Un galvenais no tiem, kas mums un nomniekiem ir ērta, droša un vieta pasākumiem. Un vasaras sezonā, vai līdz ko ir paliek ārā silts, street foodi, prezentācijas koncerti, jebkādas iniciatīvas arī nomnieku paškorporatīvie pasākumi. Tā tomēr ir vieta arī nomniekiem, kuri, ja tāda nepieciešamība rodās, viņi var droši šo vietu norezervēt, norobežot un veidot savu korporatīvo pasākumu. Lūk, Un tieši no šīs atbildes izriet jautājums, cik ļoti tu redzi, ka nomnieki pašā savā starpā miedarbojas un varbūt veido kaut kādus kopīgus projektus. Kāda ir varbūt šī brīža situācija un vai tomēr ir tendence vai varbūt mērķis, lai rezidenti savā starpā arī kolaborētu? Šobrīd viens no mūsu atkal virzieniem, kurš tiek attīstīts, ir tā saucamais community, kur nomnieki un darbinieki kopumā, uzņēmuma darbinieki tātad piesako un ar mērķi saņemt jaunumus. Tātad viņi pirmkārt saņem jaunumus par to, kas pie mums notiek ļoti operatīvi. Bet tā noteikti var būt arī platforma turpmākai savstarpējai sadarbībai.
Un tas ir ļoti aktuāli tieši esmu novērojis, ka mazo nomnieku segmentā. Tad, ja coworkingos, mazajos birojos, kur ir mazākas organizācijas, viņas tomēr meklē saskarsmes punktus savā starpā, interesējas par ko, kurš nodarbojās, veido draugu loku, sadarbības savstarpējas iespējams. Ar lieliem uzņēmumiem ir mazliet savādāk, viņi tomēr ir korporatīvi, viņiem ir plaši tirgi, bieži vien tie startautiski uzņēmumi, un tad tieši mūsu pašu kvartālu ietvaros varbūt tas viņiem nav tā kā prioritāte. Bet tas, kas ir svarīgi, ir, ka ir šie kopības pasākumi, kā rezultātā paši darbinieki iepazīstas ar pārējiem, kas šeit strādā, nāk uz kopīgiem pasākumiem, veido draugu lokus un galu beigās jūtās arvien labāk esot šeit. Tas ir super būtiski. Varbūt var arī pastāstīt par pēdējā laika lielākiem projektiem, kas tika realizēts. Mēs jau sapratām, ka, protams, arī teritorijas rekonstrukcija vēl top, un vēl notiek, bet varbūt ir kaut kas jau, kas noslēdzies, vai varbūt ir starta pozīcijā. Jā, gribētu atzīmēt pagājušā gada viens no lielākiem izaicinājumiem bija tieši šis konferenču centrs. Ļoti zīmīgs un labs projekts priekš mums kopumā, gan kā servis pakalpojums un ērtība, gan kā vizītkarte kaut kādā mērā kvalitātē. Pārdomāts projekts, kur mēs ilgi gaidījām, sarežģīts projekts, jo konferenču centrs pats par sevi prasa tādai cilvēku ietilpībai labu klimatu, pareizu ergonomiku, pareizu aprīkojumu, interesantu dizainu, un tās visas lietas šeit ir un pareizu vietu vēl jāatrod viņam. Tas viss šeit ir izdarīts, manuprāt, un ļoti veiksmīgi. Tāpēc šis jau būs 5. mēnesis, kad viņš aktīvi ir procesā, un mums patīk klientu atsauksmes un atsaucība šīs telpas pielietojumā. Un tiešām mēs esam priecīgi, kad strādā, kad tieši šie platības un ietilpības formāti ir bijuši pareizi. Un ka nomnieki spēj to arī saņemt šeit, nevis doties ārpusē, meklēt vietas. Un pielāgot savām ikdienas aktivitātēm, jo gan konferenču telpas, gan pāruna telpas, gan satura telpā, kurā mēs esam, un ja es nešaubos, tad šāda veida projekts arī pirmoreiz Latvijā tādā kā biznesa centrā ir realizēts. Tāpēc liela iespēja Skanstes draugi, lūdzu izmantojiet visas iespējas, un visa informācija, protams, ka mājaslapā arī saņemama. Varbūt ir kāds projekts, kas vēl top, par kuru varbūt mēs varētu pastāstīt? Varbūt kāda vēl rekonstrukcija vai varbūt sadarbība lielāka? Plāni mums uz papīra ir lieli, dažādi scenāriji, un mums ir jau pašā ceļa sākumā, es teiktu, 2020. gadā sākām strādāt pie tāda Skanstes City stratēģiskās rokas grāmatas vai ceļa kartes mūsu īpašuma attīstībai. Lai saprastu prioritārās zonas, prioritāros virzienus, prioritārās tēmas, un šo rokas grāmatu mēs nosaucām Skanstes City 2030, un tur ir vairākas attīstības fāzes, un šobrīd mēs esam tikuši līdz 3. sauksim no 5. fāzes. Tiesa, daļa no tiem projektiem arī ir lielāka mēroga
dzīvojamās un ofisa ēkas, kam šeit ir nenoliedzami arī liels potenciāls pie parka, pie galvenās ielas redzamā vietā, bet pie pareiziem tirgus apstākļiem un nosacījumiem tādi projekti var tikt realizēti. Un tas viss, lai veidotu tādu pārdomātu skatījumu nākotnē šai te vietai, lai šī vieta būtu arī attīstoties pa daļām, viņa būtu loģiska, lietojama, jo mums ir jārespektē tas, kad ir šīs te ēkas jau esošas, un tās konfigurācijas, kurās mēs esam, ir esošas. Un šie te papildinājumi būtu vienkārši nākamais solis tā kā modernā virzienā. Bet par šī gada projektiem tiešām lielākais mūsu izaicinājums un plāns ir aizpildīt visas atlikušās tukšās telpas, kuras šobrīd ir pārbūves procesā. Tas noteikti numur 1. Pabeigt visus iesāktos projektus numur 2. Un numur 3 raudzīties uz šiem te varbūt mazākiem ērtību un attīstības projektiņiem, lai iespējami ātrāk viņus varētu ieviest, atrast pareizos risinājumus. Kā trešais svarīgākais virziens projekta sadaļā, protams, ir energoefektivitātes projekti, kurus mēs uzlabojot šīs inženieru sistēmas gribam panākt iespējami labāku rezultātu. Super, paldies tev par atbildēm. Es domāju, ka šīs ir labs starts vispār Kansas City podkastam, lai uzzinātu vispār, ar ko viss sākās, un kas mūs sagaida. Bet šobrīd tev ir iespēja uzrunāt Kansas City nomniekus, rezidentus un draugus. Varbūt tu viņiem vēlētos kaut ko teikt šajā gadā un varbūt iedrošināt, hei, draugi, izmantojiet iespējas vai paskatieties, kas jums tepat blakus ofisā, varbūt aiziet uz kafiju, parunājiet. Daudzi no apmeklētājiem, ieraugot mūsu teritorijas un mūsu ēkas un mūsu birojas, pēc ilgāka pārtraukuma ir pārsteigti par pārmaiņām, ko mēs šeit esam ieviesuši. Tāpēc noteikti aicinājums ir atbraukt ciemos, uz sarunu vai pie draugiem un apmeklēt mūsu varbūt tās kafejnīcas. Vai street foodu, es domāju, pat. Vai street foodu vasarā. Un kas zina, mēs vienmēr esam atvērti sarunai par telpām, par projektiem, par sadarbībām. Un esam viens no lielākajiem spēlētājiem biroja centru tirgu. Tāpēc, ja gadījumā jums ir kādas idejas, ir telpas, un jums ir kāda laba ideja, kā viņas forši realizēt, un lai būtu kaut kas jauns un ar pareizo tādu foršu pievienoto vērtību, tad droši, draugi, piesakieties un braucat ciemos, bet drīz jau es ceru, ka beigsies lielie mīnusi un jau nāks pavasaris un vasara. Nevaru sagaidīt Kansas City street foodu. Būsim godīgi. Es domāju, ja jūs pagājuši gadu bijāt, atbraucat vēlreiz, jūs daudz izmaiņas jau redzēsiet. Mēs arī noteikti ceram uz to, lai ātrāk atnāk pavasaris pie mums. Mums jaunais labiekārtojums, jaunie apstādījumi, viss, kas tika izdarīts rudenī, nevaram sagaidīt to redzēt tiešām pavasarīgās krāsās. To padarīto darbiņu, kas tika ielikts. Super, paldies, Andri, tev par sarunu. Vēlreiz gribu aicināt piesakot Kansas City YouTube kanālam, lai nepalaistu garām jaunas epizodes, jo mēs tiksimies ar cilvēkiem un uzņēmumiem, kas šeit mums darbojas tieši Kansas City, un lai arī jūs zinat, kas jums ir tepat blakus un pie kā ir iespēja varbūt pat atnākt ciemos uz kafiju un uzzināt, hei, kā mēs varam sadarboties. Ļoti forši, paldies. Jā. Man liekas, lieliski ideja. Lieliski iespēja, izmantojiet, nākat, mēs esam Skansnē.